Vai tu esi bijis kādreiz tik noguris, ka nevēlies darīt neko citu, kā vien gulēt, bet prāts neļauj? Tu grozies no vieniem sāniem uz otriem, skaiti aitas, centies atslēgties, bet nekas nestrādā. No rīta tu piecelies pavisam salauzts. Mēs bieži un daudz runājam par miegu, miega traucējumiem, bet reti, kad runājam par elpošanu. Bet elpošana ir tieši tas, kas tevi ieved stāvoklī, kurā miegs pats tevi atrod. Sveiciens visiem, mani sauc Edgars, un šī ir anti-aging elpošanas 4. epizode. Šodien mēs runāsim par to, kā ar elpošanas palīdzību mēs varam iegūt dziļu, saldu, veselīgu miegu. Visu pēc kārtas, un pašās beigās es tev parādīšu arī specifiskus vingrinājumus, kurus tu vari izpildīt labam miegam. Tā kā noskaties šo rullīti līdz galam. Pirmais jautājums interesanti. Kāpēc gan daba evolūcijas laikā izspēlē ar mums tādu joku, ka pieļāva tik dīvainu lietu kā miegs? Miega laikā mums atslēdzas mūsu uztveres orgāni, ne mēs redzam, ne mēs dzirdam, ne mēs kaut ko jūtam, nevaram sagaršot, ne sataustīt, jo īpaši dziļajā miegā, kad mūsu ķermenis gandrīz vai vispār neko neuztver. Tātad dabai bija kaut kādi apsvērumi, ka šo fenomenu, kā miegs, tomēr daba nolēma mums ieviest. Ļoti riskants pasākums, jo iedomājies, guli tu zem koka vai uz koka, neko neuztver, kas notiek apkārt, un te pēkšņi nāk plēsējs, un tu pat to nedzirdi. Tu viņu neredzi, tu viņu nespēji uztvert. Risks milzīgs būt apēstam. Neskatoties uz to, daba tomēr nolēma, ka miegs mums ir nepieciešams. Kas ir šis te dīvainais apsvērums vai vesela virkne apsvērumu, kāpēc mums miegs tomēr ir tik svarīgs? Uzskaitīšu ne visus un ne svarīgumu secībā, bet tomēr ļoti būtiskus, izšķirošus jautājumus, ko tad mums dod miegs un kāpēc mums viņš ir tik nepieciešams. Pirmkārt, miegs mums nodrošina to, ka no mūsu operatīvās atmiņas viss mūsu apgūtais nonāk ilgtermiņa atmiņā, respektīvi no smadzeņu centriem, kas mums sakrāj informāciju un ļauj īsi apstrādāt, kas saucās hipokamps, šis te smadzeņu centrs. Tas ir līdzīgi tā kā kompjūtera fleška būtu. Un tieši miegā tiek nodota šī informācija no šīs te īstermiņa atmiņas uz mūsu lielo pusložu centriem, kurā saglabājās jau šī ilgtermiņa atmiņa, respektīvi tas, ko mēs nevis vienkārši atceramies, bet tas, ko mēs zinām. Ja mums nebūtu miega laikā šīs te pārējas no īstermiņa uz ilgtermiņu, mēs faktiski tikai atcerētos to, ko mēs esam nu pat apguvuši, nu pat iemācījušies, bet mums nebūtu tas, ka mēs varam atcerēties visu, kas mums ir noticis 10, 20 gadus atpakaļ un ilgāk. Nu ko? Šis ir ļoti būtisks apsvērums, bet nebūt ne vienīgais. Nākamais. Mums smadzenēs ir aptuveni 90 miljārdi nervu šūnu jeb neironu. Un visas šīs te šūnas, kā jebkuras citas šūnas, aktīvi, lai ražotu enerģiju, patērē dažādas izēvielas un tai rodas neizbēgami blakus produkti. Un viņš šos blakus produktus kaut kādā brīdī tā kā met no sevīm laukā. Šūnas dabiski attīrās. Vari minēt, kad viņas to izdara? Jā, tev taisnība. Tieši miega laikā. To var salīdzināt ar tādu kanalizācijas attīrīšanu. Iztēlojies kanalizāciju, kura netiek tīrīta, gadiem. Kas tad notiek? Tu pats vari iztēloties, kas notiktu tavās smadzenēs, ja smadzeņu šūnas netiktu attīrītas gadiem. Mums vienkārši būtu totāli bremzēta domāšana, ja viņa vispār mums būtu. Mēs nevarētu funkcionēt. Nākamais apsvērums ir tā saucamās sinapses, jeb sinapšu pārlādēšanās, jeb restrukturizācija. Sinapses tie ir tādi savienojumi starp mūsu nervu šūnām. Mums smadzenēs, kā es minēju, ir vesels pulks neironu, bet, lai visi šie neironi varētu savā starpā sazināties un funkcionēt kā vienota sistēma, šīs te sinapses
ir šie tā kā izaugumi starp šūnām, kuri tā kā ar tādām rociņām savienojās. Viena šūna ar otru un tā pa ķēdīti. Viss šī informācija vai impulss var nocirkulēt caur mūsu smadzenēm un nodot attiecīgu informāciju, ka mums ir jākustina roka, vai mums ir jākustina galva, vai mums ir jāveic kaut kādas citas funkcijas. Lūk, un tad, kad mēs kaut ko apgūstam, piemēram, tu nolēmi iemācīties jaunu deju, tātad tev jāgūst daudz jaunas kustības, nezināmas. Sākumā tev īsti nepadodās, bet tad tu trenējies, un tev kustības kļūst arvien precīzākas, arvien atbilstošākas tam vēlamajam ideālajam rezultātam, ko tu gribi sasniegt. Kā tas notiek? Tieši ar šo te sinapšu, jeb nervu šūnu savienojumu palīdzību. Jo vairāk mēs slīpējam kaut kādu kustību, jo vairāk mēs saņemam konkrētus impulsus, konkrētu informāciju mūsu smadzenēs, un veidojās vairāk šo te sinapšu, jeb nervu šūnu savienojumu. Un jo viņas ir vairāk, jo mēs precīzāk varam izveidot kaut kādu darbību, jo tās ķēdītes un tās iespējas mums būtiski palielinās. Tātad, mums apgūstot kaut kādas lietas, šūnās, nervu šūnās mums veidojas jaunas sinapses jeb savienojumi. Taču, ja mēs ilgstoši šo te neizmantojam, šo iemācīto apgūto lietu, tad kas notiek? Sinapses vairs īsti nekalpo savām funkcijām, bet tā kā viņas ir, viņas patērē enerģiju. Tā kā mums ir absolūti viss līdz pēdējām, dabā ir izveidots tā, lai viss būtu maksimāli racionāli, tad kas notiek? Miegā šīs sinapses, viņas vienkārši tiek tā kā nomestas nost, lai viņas netraucē, un paliek tikai tās sinapses, kuras mums ir tiešām vajadzīgas, kuras mēs izmantojam. Lūk, un šī ir ļoti būtiska lieta, jo mums šādu sinapšu var būt tūkstošiem. Un iedomājies, ja mums ir, pieņemsim, daudzi tūkstoši pilnīgi lieku sinapšu. Viņas nav vajadzīgas. Un miegā tieši notiek šī attīrīšanās. Nākamais jautājums, kas ir, mums miegā sakārtojās visas mūsu organisma sistēmas, mūsu iekšējie orgāni, tur, piemēram, aknas, nieres, kuņģis, zarna trakts un viss pārējais. Kā tas notiek? Iedomājies, pa dienu smadzenēm ir jāapstrādā miljoniem un miljonu impulsu, dažādus signālus. Iedomājies, ar visiem uztveres orgāniem, tātad redzi, dzirdi, ožu, garšu, tausti, mēs uztveram apkārtējo vidi. Smadzenēm ir jāapstrādā milzīgs informācijas daudzums. Smadzenes nespēja vēl pievērsties un labot kaut kādas lietas, kas mums notiek iekšā ķermenī. Iedomājies, ja aknām ir kāda akūta vajadzība. Viņas paceļ klausuli, zvana smadzenēm: help, mums vajag palīdzību, kaut kas mums te ir atskaņojies. Smadzenes neceļ klausuli, jo viņas ir aizņemtas ar miljoniem lietu, kas notiek viņai apkārt. Nu ko? Attiecīgi aknei vai nierei, vai kurš nu bija tas nabaga zvanītājs, viņai nekas cits neatliek, kā gaidīt. Un tad, kad mēs aizējam gulēt, kas notiek? Mums pazūd ārējās uztveres kairinātāji. Tātad mēs nedzirdam, neredzam neko. Nu ko? Līdz ar to mēs ļaujam smadzenēm paskatīties iekšā. Un tas smadzenes pievēršas: aha, nu, tu man tā kā laikam zvanīji pa dienu, kas tad tev uz sirds tur? Pieņemsim, smadzenes vēršas pie aknas vai pie nieres. Nu, un tad tā akna vai niera izstāsta: nu, lūk, man te kaut kas ir atķūnējies, man vajag uzskaņot, lai es varu strādāt perfektā režīmā. Un tad smadzenes, kamēr mēs guļam, jo īpaši dziļajā miegā, veic šo uzķūnēšanu. To var salīdzināt ar ģitāras uzskaņošanu. Tie, kas spēlē ģitāru, man ļoti labi sapratīs. Tātad, kas notiek? Ja mēs visu dienu spēlējam ģitāri, mums ģitāras stīgas vienkārši atskaņojās. Un tad tur mums ir tādi stiprinājumi, ar kuriem mēs varam tās stīgas pievilkt. Un tad, kad mēs esam katru stīgu pievilkuši tieši atbilstošajā spriegojumā, tad ģitāras stīgas skan tieši tā, kā mums vajag, un kopā mēs varam spēlēt un veidot brīnišķīgas melodijas, jo viss skan
harmoniski. Tieši tas pats notiek ar mūsu iekšējiem orgāniem. Miega laikā smadzenes uzķūnē tos visus, un nākošajā dienā mūsu organisms var funkcionēt pēc labākajiem standartiem. Kas vēl notiek? Bez šaubām miegā vēl mums sakārtojās mūsu mentālā un visa prāta sistēma, jo īpaši tas sakārtojās tanī miega režīmā, ko sauc par REM, tad, kad mēs redzam sapņus, jo caur sapņiem mēs tā kā pārstrādājam visas mūsu iespējamās mentālās lietas, ko mēs esam izdzīvojuši, pārdzīvojuši, emocijas, domas, sajūtas. Tās caur sapņiem mēs izdzīvojam simboliskā un vēl kaut kādā veidā, un tādā veidā nonākam pie tā, ka mūsu prāts atgūst kaut kādu līdzsvaru, mieru. Nākamais. Kas vēl? Imunitāte. Ļoti svarīgs moments. Tieši miegā mums ķermenis saražo imūnšūnas, un miegā mums notiek ļoti daudzi, dziļi atveseļošanās procesi. Tā rezultātā, bez šaubām, mums arī šūnās pieplūst spēks, un mēs uzkrājam miegā enerģiju, lai nākamajā dienā mēs varam ar pilnu sparu mesties dienas darbos. Lūk, šis nav izsmeļošs saraksts ar lietām, bet šīs ir ļoti būtiskas lietas, kuras parāda, cik svarīgs mums ir miegs un cik svarīgi, lai mums šis miegs būtu veselīgs un dziļš. Taču kas notiek ar mums? Kāpēc mēs bieži nevaram aizmigt? Atbilde ir gaužām vienkārša. Lai arī apsvērumi var būt vairāki, bet tomēr svarīgākais ir stress. Un lielākais stresa ražotājs mums ir tāds hormons kortizols. Ja mēs paši ar prātu dodam signālus ķermenim, ka šāds hormons ir jāražo, tad ķermenis ražo un mēs stresojam. Vai arī tieši otrādi var būt. Ja mēs ar ķermeni darām kaut ko tādu, kas izraisa kortizola rašanos, tad tas darbojās uz visu ķermeni un dod smadzenēm savukārt atkal signālu, ka ir jāstreso. Ir iestājies tur fight or flight režīms, ka mums ir vai nu jācīnās vai jābēg. Nu ko? Nu ķermenis klausa smadzenēm, smadzenes klausa ķermenim. Tā tā sistēma darbojas gan uz augšu, gan uz leju. Tā rezultātā mēs nervozējam un nevaram gulēt. Kā tas notiek, pieņemsim, ar tādu sistēmu kā elpošana? Ja mums smadzenes dod nevis uzdevumu, bet ja mums smadzenes paziņo, ka ir kaut kāda situācija, par ko ir vērts uztraukties, mēs sākam sekli elpot. Un otrādā virzienā, tikko mēs sekli elpojam, tas dod smadzenēm ziņu, mums ir uztraukums, mums ir pamats par kaut ko nervozēt. Protams, tā rezultātā gan mūsu smadzenes, gan mūsu vispārējo ķermeni pārņem stress, un jo ilgāk mēs stresojam, jo grūtāk mums ir vakarā aizmigt. Jo īpaši, ja stress jau ir hronisks, ja tas atkārtojas jau kuro dienu, ja pareizāk sakot, turpinās jau kuro dienu, bez šaubām tas būtiski sāk ietekmēt miegu. Ok, ko tad mums darīt, lai šo miegu sakārtot, lai no stresa tiktu vaļā? Dziļā relaksācija bez šaubām ir viens brīnišķīgs rīks, ar kuru mēs varam sakārtot mūsu nervu sistēmu, mēs varam nomierināt un atbrīvoties no stresa. Un tieši tāpat arī ar elpošanas vingrinājumiem mēs varam panākt to, ka mūsu ķermenis palēnām nomierinās un ir gatavs miegam. Kas notiek šīs elpošanas laikā, kāpēc tas iedarbojas uz mūsu nervu sistēmu? Atbilde ļoti vienkārša. Elpošana tieši ietekmē mūsu galveno centrālo parasimpātiskās nervu sistēmas nervu, saucamo klejotāju nervu, jeb kā tagad visur viņu moderni sauc, vāgus nervu. Latviski tas ir klejotāju nervs. Un tieši dziļa, mierīga elpošana ļoti labvēlīgi ietekmē šo nervu, un viņš dod impulsu gan uz daudzām ķermeņa daļām, gan uz smadzenēm,
viss ir kārtībā, es varu būt drošībā, varu justies komfortā un varu atslābināties. Un līdz ar to gan ķermenis, gan prāts atslābinās. Ļoti vienkārši, tik vien ar elpošanas palīdzību tas notiek. Kas būtu vēl jāzina papildus elpošanai? Standarta lietas, ko zina katrs, tātad elementāra miega higiēna. Nelietotos telefonus pirms gulētiešanas, vismaz pusstundiņu. Uzliec sākumā modinātāju, noliec pie gultas, noliec telefonu citā istabā un vienkārši dodies pie miera. Izveidini istabu, lai tev ir mierīga atmosfēra guļamistabā. Tātad tas nav nekas jauns, to mēs visi ļoti labi zinām. Taču šis burvīgais rīks, elpošana, tas ir tas, kas tev var ļoti, ļoti palīdzēt, ja tomēr tu esi bijis stresā, ja tomēr tu nevari aizmigt. Tad ir jautājums, kad, cik ilgi un kādā veidā taisīt elpošanas vingrinājumus. Tas ieteikums ir tāds. Bez šaubām, ja tu atceries pēdējā brīdī, kad tu jau esi iesēdies gultā un taisies gulēt, tu vari viņus izpildīt arī gultā. Bet tas vēlamais laiks ir minūtes 15, 20 pirms miega, kad tu izpildi šo elpošanu. Tātad 15 minūtes pirms miega tu jau esi pabeidzis šos elpošanas vingrinājumus. Kāpēc? Jo tas nozīmē, ka tavs ķermenis jau 15 minūtes pirms miega, gan ķermenis, gan prāts, jau būs noskaņojies uz mierīgas nots un būs gatavs gulēt. Cik ilgi taisīt, tā ir tava izvēle. Skaties, kā tu pats jūties. Vēlams būtu 5 līdz 10 minūtes, bet ņem vērā, ja tu esi stresā jau nedēļu vai mēnesi, vai vispār pat neatceries jau cik sen tu esi stresā, tad tu nevarēsi ar 5 minūtēm elpošanas no tā atbrīvoties. Taču es tev garantēju, ka ja tu regulāri vakaros veiksi elpošanu, tu noteikti atbrīvosies no stresa un tavs miegs būs daudz dziļāks, daudz mierīgāks un daudz saldāks. Tagad es tev parādīšu pāris elpošanas vingrinājumus, kurus tu vari izpildīt pirms miega. Bez šaubām, pats vienkāršākais ir atslābināt un mierīgi elpot. To tu vari darīt gan sēdus, gan guļus. Ja tu gribi jau tādu vēl dziļāku, mierīgāku elpošanu, tu vari vienkārši veikt tā saucamo vēdera, jeb dziļo elpošanu, kad tu ieelpo ar vēderu un izelpo dziļi un mierīgi ar vēderu. Kā to izpildīt? Vari droši paskatīties mūsu anti-aging elpošanas programmas 1. epizodi. Tajā es visai detalizēti stāstu un rādu, kā izpildīt šo dziļo elpošanu. Otrs vingrinājums, tā ir pārmijas elpošana. To es stāstu 2. epizodē, tātad arī to tu vari noskatīties. Tātad tā ir pārmijas elpošana, kad tu ieelpo ar vienu nāsi un tad ar otru, ar vienu, tad ar otru. Arī šī elpošana ļoti efektīvi iedarbojās uz klejotāju nervu un aktivizē parasimpātisko nervu sistēmu, kas mums palīdz relaksēties. Vēl trešā sistēma vai trešais vingrinājums, tā ir ļoti populāra, bieži viņu tieši iesaka kā vislabvēlīgāko vai visietekmīgāko miegam. Tā ir tā saucamā 4, 7, 8 elpošana. Tas nozīmē to, ka tu ieelpo 4 sekundes, taisi aizturi pēc ieelpas 7 sekundes un lēna, gara izelpa 8 sekundes. Tas būtu aptuveni šādi. Tu ieelpo 1, 2, 3, 4, tad tu veic aizturi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un tad tu veic mierīgu, garu izelpu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un šādā veidā tu vari atkārtot šo
vēl un turpināt 5, 10, 15 minūtes. Var arī ilgāk, ja tu jūties komfortabli un tev ir patīkama šī elpošana. Jo nekādā gadījumā nevajag pārspīlēt ar elpošanām. Ja tas tev kļūst jau par nastu un apgrūtinājumu, bez šaubām tas nekādu labumu nedos, var pat nostrādāt tieši pretēji. Visiem elpošanas vingrinājumiem ir jābūt patīkamiem, mierīgiem un tādus, kurus tu labprāt darītu pat vēl un vēl. Lūk, šie ir 3 tādi, ko es tev varētu uzreiz ieteikt, kā ļoti viegli izpildāmus un ļoti efektīvus vingrinājumus. Bez šaubām, ja tu vēlies tādu vingrinājumu miegam vēl ir daudz, bet pats svarīgākais, ne tik svarīgi ir tās dažādās tehnikas, bet svarīgākais ir, ja tu pats jūties, ka tu elpojot atslābini visu ķermeni, tev pleci nolaižās, tev prāts kļūst mierīgāks, un tu jūti, ka vienkārši tu jau atlaid stresu, tu kļūsti tik mierīgs, ka tu esi gatavs ņemt un jau vienkārši doties pie miera un baudīt dziļu, saldu, veselīgu miegu. Ja vēlies šos vingrinājumus praktizēt kopā ar mani, pievienojies elpošanas klātienes vai online nodarbībām. Sīkāku informāciju atradīsi mūsu mājaslapā apziņasespresso.lv. Uz tikšanos nākamajās epizodēs!